Nu čau! Ir 1. jūnijas. Es esmu Renāta dziedātāja. Ja esat šeit, tad droši vien, ka caur radīšanu ziniet mani arī kā singīgnīcu. Un jā, ir 1. jūnijas. Ir sākušies vasaras mēneši, kas arī ir ļoti jauki man šķiet. Un jā, un mēs tiekamies ikmēneša Sigīņas Octogether 2026 video. Katru mēnesi 1. datumā šeit manā YouTube kanālā padalos ar jauno šī adīšanas izaicinājuma kopadīšanas tēmu un parādu arī jauno dizainu, jauno mēnešu zeķu dizainu. Īsumā par to, kas ir Sigīņas Octogether 2026, tā ir zeķu kopadīšana, kas ilgst visu gadu. Katru mēnesi izsludinu jaunu tēmu, kas ir saistīta ar šo mēnesi, kā arī saistībā ar šo tēmu publicēju jaunu aprakstu, jaunu zeķu aprakstu, un jau šodien rādīšu 6. Un jā, tik jocīgi, ka patiesībā jau pusgads ir pagājis, bet man šķiet, ka iet ļoti jauki un ļoti forši, un man prieks arī, ka jūs iesaistieties un arī, ka jums patīk gan atdot paši savus dizainus un iedvesmoties no tēmas, gan arī atdot manis dizainētās zeķes un izmantojot šo te e-grāmatu Sigīņas Octogether 2026, un jā, tas ir ļoti, ļoti forši un jauki, un man ir prieks, ka, jau jāsaka, esam pusē, un ka tas viss tā attīstās ļoti jauki, un arī man ir iemesls strādāt pie jauniem dizainiem, un kaut kādā ziņā pienākums jūsu priekšā, bet nē, ir ļoti, ļoti interesanti, un darbiet priekšu, un pagaidām nekādas lielas problēmas nav bijušas. Jā, tas tā ievedam. Bet katru mēnešu video man patīk sākt arī ar atskatu uz iepriekšējiem mēnesim, un māja tēma bija ziedēšana, un māja dizains bija ziedēšanas zeķes, un tad tagad ielikšu nelielu fotogaleriju ar to, kā tad gāja citiem šajā mēnesī. Man šķiet ir ļoti forši padalīties ar fotogrāfijām arī šeit. Bet atgādinu, ka noteikti, ja jūs radiet zeķes un ja jūs piedalieties, tad dalieties ar savām zeķēm Instagram, izmantojot mirkļu birku Sigīņas Octogether 2026, un es arī informācijas kastītā apakšā zem šī video un arī zem visiem iepriekšējiem video atstāju šo te mirkļu birku un atstāju arī saiti uz e-grāmatu, ja jums interesē adīt manis dizainētās zeķes katru mēnesi. Bet jā, tagad skatāmies, ko tad citi ir uzadījuši, un tiekamies pēc maz mirklīša. Nu, lūk, kaut kā tā ir sādīts. Man šķiet ļoti jauki, un jau tā tuvojoties vasarai ļoti, ļoti, ļoti patīkami, un dziedēšana un dziedi, un man šķiet, ka tā ir, ka tomēr šīs te dienas, kad paliek garākas, un kad mēs tā bijām vairāk saulīti, un tad kaut kādā ziņā visu uzdzied. Bet ir tēma laiks izsludināt jūnija mēneša tēma, un jūnijas ir ne tikai mans dzimšanas dienas mēnesis, es esmu dzimusi vasaras saulgriežos pati, tā kā man
vasaras saulgrieži un līgo tradīcijas un līgo svinēšana ļoti tuvas. Tad jā, mūsu jūnija tēma ir balstīta šajā tēmā, saulgriežu tēmā, un es to nosaucu par vainagu. Ja, vainags, tā ir mūsu jūnija tēma, un es to asociēju ar tādu, ka kādā ziņā ne tikai, teiksim, līgo dienājot pļavā un vācot ziedus un pinot vainagu, ka mēs iepinam kādas emocijas un mēs iepinam sajūtas un varbūt kādas cerības, bet kaut kā līdzīgi ir arī ar adīšanu un ar to, kā katrs valdziņš veido to vienu kopumu, līdzīgi kā vainagā. Jā, kas man liekas ļoti, ļoti jauki. Un arī ar šo tēmu man gribējās vairāk pastāstīt tiem kas nav Latvijā, un arī tiem adītājiem, kas ir ārzemēs, izstāstīt par šo te mūsu jauko vainagu piešanas tradīciju. Un tātad tēma vainags, un šomēnes tā sakrita, ka tēma ir arī dizaina nosaukums, un šīs ir jūnija zeķes ar nosaukumu vainags, zeķes vainags, un izstāstu šādu te, drusciņu parādu, un pastāstīšu sīkāk par kaut kādām detaļām jūnija zeķēs. Nedaudz par dziju, kuru es izmantoju. Patiesībā šī pamatkrāša, visa dzija šomēnes man kaut kā sanāca, ka ir Marumajānas krāsotā dzija. Šī dzija man bija 100 gramu šķetera, man bija vairāk, es jau esmu uzvedījusi arī jaku kopā ar zīdmahēru no šīs dzijas, un vēl man palika, un noteikti vēl kaut ko adīšu, bet šī pamatkrāsa patiesībā ir no Ziemassvētku kolekcijas, Marumajānas Ziemassvētku kolekcijas, izstāstā dabīgi balta ar krikumiņiem, bet man šķita, ka tie krikumiņi tik ļoti atgādina pļavu, un ne tikai Ziemassvētkus, ne tikai Ziemassvētku krāsas, bet tāpēc tās ir kaut kāds sarkani ziedi un zaļa zālīte, un man šķita, ka kā pamatkrāsa ļoti, ļoti labi sasaucās. Savukārt šī te, kas ir izmantot purngalā, papēdī un arī žakarta daļā, man bija mini šķeterīte, šāda te zaļa, kas patiesībā man šķiet, ka arī šī ir no Ziemassvētku kolekcijas. Attiecīgi, es esmu Ziemassvētku dziju izvadījis jūnijā, vasaras zeķēs, bet man šķiet, ka krāšas ļoti, ļoti, ļoti labi sasaucās kopā. Darbs sāks no valnīša. Līdz šim visi 6 dizaini ir atdot no valnīša. Tas ir arī tas veids, kā es visbiežāk ādu zeķes. Reizēm es ādu no purngala, bet tas ir ļoti, ļoti reti, bet redzēsim, varbūt kaut kur nākotnē mums vismaz viens dizains, viens zeķu pāris būs arī no purngala, bet pagaidām neko nesavu. Sāks no valnīša, un ir šāds te dubultā adījuma valnītis ar rieviņām vai žobiņiem, robiņiem, robiņiem drīzāk, es domāju, tā varētu to nosaukt. Zeķes ir īstākas kā visas līdz šim, jo man šķita, ka tas tā vasarai atbilstoši, un tāpat laikā arī tam dēļ, ka es saprotu to, ka jau visi
rušinās arī dārzos un dodas ceļojumos un dažādās citādās aktivitātēs. Un tad man šķita, ka jūnija zeķes varētu būt īsāks, ka tas varētu būt tā iederīgi. Jā. Tātad valnīca ar robiņiem, dubultais valnīca ar robiņiem. Un tad ir žakarda daļa, kas ir ar maziem pārsteipiem šomēnes. Un tiek adītas lapiņas. Abām zeķēm tas nospoguļojās, attiecīgi katrai zeķei ir sava schēma. Un, jā, bet tikai lapiņas sadam, un pēc tam šie te puķītes tiek izšūtas, tie ir franču mezgliņi, un tie tiek uzšūti vēlāk virsū. Un man šķiet, ka tas ir vēl viens ļoti jauks veids, kā izmantot dzīves pārpalikumus, jo te tiešām vajag tādus, pavisam īsus gabaliņus. Šiem te franču mezgliņiem es izmantoju, man ir, es nezinu, vai visiem ir burka, kurā nonāk dzīves galiņi visi, kas tiek nogriezti kaut kur, kad darbiņš ir pabeigts, bet šiem te franču mezgliņiem, puķītām, kas ir uz zeķēm, es izmantoju tiešām šos te galiņus, kas ir palikuši pāri, un, jā, un franču mezgliņus uzšuju pēc tam, kad zeķes ir gatavas, un man šķiet, tas tā ļoti jauki sasaucās ar vainaga bīšanu, vai ka pie kaut kādām, teiksim, ozola lapām, tad tiek pielikti ziedi, un tas ir arī kaut kādā veidā savā ziņā veids, kā pēc tam katrs var personalizēt savas zeķes, kā viņam patīk. Var, protams, atstāt tikai ar lapiņām, var šūt vienas krāsas mezgliņus, var šūt daudz krāsu mezgliņus, tas ir pilnībā no katra paša interpretācijas atkarīgs. Jā, tā kā tas ir tāds mazs knifiņš, kas ir šī mēneša zeķēs. Un tad izmantoju kontrastu krāsu, ir papēžu taisnā daļa ar noceltiem valdziņiem, franču pagrieziens, vēlāk valdziņu sādām, un atkal purngals ir kontrastu krāsā, un šis te ir tas lentveida. Purngals ar lentveida noraukumu. Lūk tā, tādas vispār tādas salīdzinoši vienkāršas, uzvedās ļoti, ļoti ātri, nav pilnīgi nekāds sarežģītas šī mēneša zeķērs, kas man šķiet ļoti atbalstoši vasaras mēnesim un ļoti jauki. Jā, bet man šķiet, ka gala rezultāts ir diezgan efektīvs, patīk tie franču mezgliņi. Parasti izšūšanā franču mezgliņus veido vai nu vienu vai divas reizes aptino diegu, bet es iesaku, to arī aprakstā var redzēt, izmantot, atkarībā no tā, cik lielas gribās šīs te puķītes, bet aptīt aptuveni, 4-5 reizes, jo pēc mazgāšanas viņas tā ļoti, ļoti forši atverās un tiešām izskatās pēc tādām puķītēm. Es nezinu, vai var redzēt. Man šeit ļoti jauki, teiksim, un šinī pusē man ir mazāk tās puķītes, šinī pusē atkal vairāk, un dažādi krāsu, dažādi pārpalikumi, un jā, man ļoti, ļoti, ļoti patīk, kas šomēnes sanāca. Ko vēl es varu izstāstīt par šīm zeķēm? Man šķiet, ka tas arī ir viss, ko es varu izstāstīt par šīm zeķēm. Tiešām ļoti, ļoti vienkārši. Nav nekā sarežģīta no tādiem jauniem knifiņiem,
kas vēl līdz šim nav bijuši, jā, tas ir šis te, dubultais valnītis ar atloku un robiņiem un franču mezgliņi, bet man šķiet, ka tā kaut kā pamazām cauri visai šai te kopvedīšanai un visam tam, ko es ielieku e-grāmatā un šajos tā aprakstos šogad, man šķiet, ka pamazām tā kaut kā savācās ļoti daudz noderīga informācija un daudz dažādi veidi, kā izrotāt zeķes, kā adīt zeķes, papēži, purngali dažādi, valnīši dažādi. Un tiešām tāds apkopojas tāda lielvērtīga bibliotēka vienā materiālā. Jā, jūnija zeķes, zeķes vainags, jūnija tēma vainags, un jā, man šķiet, ka šomēnes būtu tiešām, šomēnes ir forši arī atdot vainagu zeķēs, padomāt, jā, varbūt tās par kaut kādām lietām, ko mēs iepinam vainagā, ja plānojam zeķes kādam dāvināt, tad varbūt par to sajūtu, ko mēs iedam zeķēs, un gluži tāpat kā pinot vainagu un liekot apdomāti katru ziedu un izvēloties, kādi ziedi tur būs, kādas zāles tur būs, un jā. Par jūnija zeķēm, par jūnija tēmu, tas arī viss. Es ceru, ka šis mēnesis jums būs jauks. Es ļoti ceru, ka mums būs silti un ka būs saulaini un ka svētki būs forši. Droši vien, ka daudziem ir arī visādi izlaidumi šogad un citas svinības, kas vasarā ir īpaši jauki un iedod to kaut kādā ziņā, to vasaras garšu. Bet, jā, šomēnes tas no manis arī ir viss, un es būšu priekšticīga jūs redzēt šeit arī nākamēnešus, un atgādinu vēlreiz, ka ar bildēm dalamies Instagram, un lai nepalaistu garām jaunu mēnešu tēmu, noteikti iesaku piesakot man gan Instagram, jo arī tur es publicēju katru mēnesi tēmu un stāstu par to, kā arī šeit Instagramā, arī šeit YouTube'ā, un es vienmēr esmu priecīga ar jums parunāt arī komentāru sadaļā, jo tad es redzu to, ka tas, ko es daru, ir noderīgi, un ka jūs to novērtējat, un ka jūs esat šeit. Un noteikti aicinu arī uzlikt īkšķīt uz augšu šim video, lai arī tas nonāk pie citiem vadītājiem. Lūk tā, sakot tā, lai ir silti, lai ir forši, lai ir jauki svētki un tiekamies nākamēnes. Tā.